Pirmkārt, tev nopietni interesē, ko ģitāra spēlē, droši uzrakstīt man sociālajos tīklos, ja mēs pie lietas tad dara. Iedomājies, ka tagad es grupas mēģinājumā, bundznieks spēlē grūvu, basists spēlē noti lā apakšā, kā jau basistam to patīk darīt, un tagad tavs uzdevums kā ritmu ģitāristam ir izdomāt, ko tu varētu piespēlēt. Ja tu esi iesādzējis, visticamākais, pirmā lieta, ko tu varētu pamēģināt, ir nospēlēt to pašu lā minoru trīskanu, notas lā do mi, atvērtajā pozīcijā. Tas varētu izklausīties kaut kā tā. Un, ja tur labo roku māk kaut kādas ritmus, tu varētu šo sākt arpeģēt un radīt kaut kādas zīmējumus. Un tā tālāk. Šajā norbībā es nemanāšu par to, ko tu varētu darīt ar labo roku, lai tas ir kaut kāds zīmējums, tur opcijas ir daudz un dažādi. Šajā video es to nodemonstrēšu, kā tur izmantot minoru trīskanu ne tikai pamatvariantā open cowboy pozīcijā, bet izmantot pārsummas, lai radītu interesantas muzikālas idejas. Mēs apskatīsimies šo akordu no 3. stīgas, 4., 5. un 6. un katrā no stīga grupām mēs apskatīsimies arī abus apvērsumus. Man patīk parasti šādus uzdevumus sākt no grifa kreisās puses, iet labajai pusē. Sākam no 3. stīgas, nospēlējam lā do mi. Tālāk do mi lā. Tālāk mi lā do. Kā jau tu zini, kur nots 12 ladus uz vienu un otru pusi, tāpat nots vienkārši citā oktāvā. Līdz ar to mēs noslēgsim ar šo pašu, bet tepat oktāvā augstāk. Lā, do, mi. Un pamēģinām to visu izspēlēt kopā tā, ka katru akordu variantu mēs turam 4 sitienus. Aiziet. Nu, es ļoti labi, ja tev sanāca forši. Ja nē, apstāvni šo video, pieraksti ladus, pieraksti notas un pastrādā pie tā, kamēr jūties komfortabli to darot. Mēs ejam tālāk, tas pats uzdevums sākot no 4. stīgas. Mēs atkal sākam no grifa kreisās puses, bet šoreiz mēs sākam ar mi lā do. 1, 2, 3, 4. Lā, do, mi, do, mi, lā. Mi, lā, do. Tagad tas pats uzdevums, bet sākam no 5. stīgas. Šajā gadījumā mēs sāksim ar do, mi, lā. Gatavs? 3, 4. Do, mi, lā. Mi, lā, do. Lā, do, mi un do, mi, lā. Un noslēdzam šo uzdevumu no 6. stīgas. Mēs sāksim ar lā do mi. Gatavs? 3, 4. Do, mi, lā. Mi, lā, do un lā, do, mi. Tāda būtiska piebilde, ko es vēlētos iestarpināt, ir, ja tev šis veids liekas pārāk komplicēti, tas nekās esi pacietīgs, papēt mums iepriekšējos YouTube video un paskaties, varbūt var atrast kaut ko tādu, kas tev šobrīd liekas iztrūkstošs, vai tavā teorijā, vai tavā praksē, un strādā pie tā. Tad, kad tev tas izdodas, var atkal atgriezties pie šī paša video. Tāda neliela nodarbība minoru akordu apvērsumu nostiprināšanai. Ceru, ka tev tas likās noderīgi. Ja tā var atstāt kādu komentāru, neaizmirst abonēt šo kanālu. Tas šajā video arī viss un tā.